Ir labi, ja? Tā, nu labi ir. Es vienkārši nervozēju. Nē, zinu. Vispār tā nedrīkst darīt. Nu tā. Jā, kungs, jā. Paldies, jā. Jā, tēt, paldies tev, ka var šajā brīdī arī aizlūgt, lai tu, kungs, dod, ko runāt. Un, kā rakstīts, ir cilvēks gan apņemās savā sirdī, ko viņš runās, bet beigās jau tu, kungs, esi tas, kas dod, ko runāt un ko teikt. Lai tas ir tiešām ticības celšanai, stiprināšanai, pamudināšanai, labošanai, vainas pierādīšanai, lai mēs esam sagatavoti katram labam darbam. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Es bišķiņ parunājos ar Valtu par šo jauno vietu, jo es saprotu, ka nesen esat sākuši. Cik jau būs pagājis, jā? 3 mēneši, jā? 3 mēneši jums ir pagājuši jau, jā? Kolosāli. Slavu Dievam par to, arī par tiem 3 mēnešiem. Un es arī paprasīju, jo Kristus miesa jau arī viņa līdzīgi kā koks, jā, viņš viens stumbrs ir, jā. Mums ir visiem viena daļa pie viena, jā, ir viens Dievs, jā. Viena ticība, viena kristība, viens Kristus, jā. Viss ir kopējs un viss ir viens, bet tajā pašā laikā, kā ģimenes jau mēs esam atšķirīgas, jā. Varētu teikt, kā atzari, jā. Viena resnāk, ar lielāku pieredzi, ar lielāku stāžu gadiem ejot, jā. Tās draudzes ir augušas, tur jau notiek intensīva pēctecība, bet ir jauna atzari, jā. Un tie jaunie atzari ar vien augstāk, un tur tie vēji lielāki un lielāki. Bet pateicoties tam stumburam un pateicoties tam pamatam, tiem jauniem ir tāda laba drošība, jā. Un katrs mēs esam nedaudz savādāks, un tāpēc bija tas jautājums, uz ko Dievs jūs aicina. Kā jūs sevi redzat šeit Valmierā, kā draudze, kā daļa no Kristus miesas? Kāds varētu būt jūsu uzdevums? Un es tā sapratu no Valta, ka jūs esat kā tāds kuģis, jā. Jā, glābēja kuģis, jā. Pareizi, jā. Un runājot par kuģiem, cik daudz zina, ka ir tāda organizācija Jaunatne ar misiju? Zināt, jā? Man ir bijusi iespēja būt Jaunatnē ar misiju 93. gadā. Izmācījos pirmajā mācekļu skolā. Tur es iepazinos ar foršiem cilvēkiem. Un par cik vairāk vai mazāk jau biju saistīts ar Jaunatni ar misiju, tad bija iespēja iepazīties ar Lorenu Kenihenu, kurš arī bija atbraucis uz Latviju. Viņam ir labas grāmatas, viņam ir ļoti jaudīgas un spēcīgas liecības. Un Jaunatnē ar misiju arī ir kuģi, vairāki kuģi. Es stāstīšu visu to stāstu, kā tie kuģi atnāca, bet viens no tiem kuģiem bija ar nosaukumu Samariešu kuģis. Ja? Un tas Samariešu kuģis, saka, darīja labus darbus. Un es tā domāju pie sevis, kaut kas varbūt līdzīgs varētu būt jums, jūsu aicinājumam. Ja? Ja iet runa par kuģi, iet runa par cilvēku glābšanu, ja iet runa arī par ne tikai pazudušo glābšanu, bet ja Dievs jūs aicina glābt un palīdzēt arī tādiem cilvēkiem, kas ir kaut kur izkrituši, atkrituši, pakrituši. Kaut kas līdzīgs kā mums ir tas redzējums par vīru vakariem, kad viens no tiem galvenajiem mērķiem ir, protams, aizsniegt
neticīgos vīrus, bet tajā pašā laikā aizsniegt arī tos, kas ir izkrituši ārā no aprits. Un taču vajag kādu, ja, kas palīdzēs viņiem, ja. Atgriezties atpakaļ tajā apritē. Jā, tie bieži vien var būt neērti cilvēki, ja. Varbūt nepatīkami, viņi mēdz būt dumpinieciski, ja, sāpināti, ievainoti ar rūgtumu. Kaut kas līdzīgs, tā kā Dāvidam bija. Visi tie vīri, kas viņam bija apkārt, bija tādi parādnieki un lūzeri un tā tālāk, ja. Bet ar Dāvidu kopā viņi kļuva par varoņiem. Ja. Tā kā jā. Nu tā, un tad tā lūdzot, domājot šajā visā kontekstā, uz ko Dievs jūs aicinājis ir, ja man negribējās tā braukt kaut ko savu te, bet man kaut kā ļoti gribējās būt kopā ar jums un būt kā turpinājums, varbūt tam jūsu iesāktajam. Un tā domājot, lūdzot, man atnāca tas vārds par labo samarieti, ja. Ja, tas ir Lūkas evaņģēlē 10. nodaļa, jūs varat atšķirt kopā ar manīm. Lūkas evaņģēlijas 10. nodaļa. Un 10. nodaļā no 25. panta. Un redze, kāds rakstu mācītājs piecēlās un viņu kārdinādams sacīja: mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? Bet viņš uz to sacīja: kāds tavu bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Un tas atbildēja un sacīja: tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sev pašu. Un viņš tam sacīja: tu pareizi esi atbildējis, dari to, un tu dzīvosi. Bet viņš gribēdams attaisnoties, sacīja Jēzum: kurš tad ir mans tuvākais? Tad Jēzus atbildēja un sacīja: kāds cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jēriku un krita laupītāja rokās. Un tie tam noplēsa drēbes, sasita, un atstādam viņu pusmirušu guļam, aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu, un to ieraudzījis, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams, tuvojās viņam, un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Un piegājis, viņš pārsēja viņu vātis, ieliedams tajā eļļu un vīnu, pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā izņēmis 2 denārijus, iedeva to saimniekam sacīdams: kop viņu, un ja tu vēl ko izdosi atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. Kurš no šiem 3 cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāja rokās? Tas atbildēja: tas, kas viņam žēlsirdību parādīja. Tad Jēzus to sacīja: nu tad ej un dari tu arī tāpat. Āmen. Un, ja man vajadzētu nosaukt virsrakstu šīs dienas pārdomām no šī Dieva vārda, es gribētu to nosaukt ārpus robežām. Ārpus robežām. Kāpēc ārpus robežām? Tāpēc, kad jebkurš Dieva aicinājums mūsu dzīvē, viņš to no mums paprasīs, agri vai vēlu. Agri vai vēlu mēs saskarsimies ar to, ja? Un ja mēs gribēsim redzēt progresu savā dzīvē, ja mēs gribēsim redzēt ar savām acīm lielākas lietas, ja, nekā līdz šim,
iziešana ārā no savām robežām, ārpus savas komforta zonas. Agri vai vēl to vajadzēs jebkuram piedzīvot, ja vien tu vēlies virzīties uz priekšu savā dzīvē. Un arī šis stāsts ir par iziešanu ārpus komforta zonas, jo pieskaroties jau pavisam tā virspusē, mēs redzam, ka tur bija 2 cilvēki, kas nespēja iziet ārpus savas ierastās kaut kādas zonas vai komforta zonas vai savas saprašanas un tā tālāk. Nu, viņi to nespēja. Jā, bet tur bija kāds cilvēks, kurš neskatoties uz to, ka viņam bija savs ceļš ejams, viņš tomēr kaut kas viņa sirdī bija tāds, kas lika iziet viņam ārpus viņa komforta zonas un viņa saprašanai tajā brīdī un palīdzēt cilvēkam izglābt, respektīvi, viņa dzīvību. Tā kā visa mūsu dzīve saistās ar iziešanu ārpus komforta zonas un tas Lūka evaņģēlijs jau iesākās 10. nodaļā, arī ļoti interesanti. Es pateiktu, viņš iesākās vēl ātrāk, tad, kad Jēzus aicināja savus mācekļus, viņš aicināja viņus pie sevis. Viņš aicināja viņus sākumā pie sevis, viņš runāja uz viņu dzīvēm, viņi atsaucās. Tas ir tas, kas ir noticis arī ar mūsu dzīvēm. Viņš uzrunāja, viņš aicināja, mēs atsaucāmies, mēs esam ticīgi, aleluja. Bet tālāk mēs redzam, kad Jēzus uzrunā mācekļus ļoti personīgi. Jēzus atklāja viņiem, kas viņi ir, uz ko viņi tiek aicināti. Un tad ir nākamā fāze, kad Jēzus saka, mēs pārcelsimies. Mēs pārcelsimies, un kur mēs pārcelsimies? Mēs pārcelsimies uz otru krastu. Tas ir pavisam cits atkal līmenis, un tajā pārcelšanās brīdī tur notiek vētras, bet paldies Dievam, Jēzus ir viņu vidū, Jēzus apstādina vētras. Un kad viņi pārceļās pāri, tad varētu teikt, pirmā lieta, ar ko viņi saskarās ar to, ka tagad Jēzus viņus aicina un saka, ejiet un dariet. Un šeit 10. nodaļā jau iesākoties, mēs lasām, pēc tam tas kungs nozīmēja vēl 70 citus un izsūtīja tos pa 2 un 2 savā priekšā uz katru pilsētu un vietu, kur viņi gribēja iet, un viņš tiem sacīja, pļaujamā daudz un strādnieku maz. Tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādnieks sūta savā pļaujā, ejiet, lūk, es jūs sūtu, kā jēras vilku starpā. Un viņš tālāk dod norādījumus, ja, kas viņiem ir jādara. Tad mēs redzam, ka no tā brīža, kad Jēzus aicina mācekļus, un ne tikai mācekļus, bet no tā brīža, kad Jēzus aicina arī mūs pie sevis, tie posmi, tādas sezonas, ja, tie ir tādi etapi, un katrs no viņiem viņš prasa iziet ārā no šīs iepriekšējās fāzes, lai ieietu nākamajā. Kas saka, ir tāds vārdiņš brefos jaunajā derībā, viņš parādās patērētājs. Un, Dievs negrib, lai mēs visu dzīvi esam patērētāji. Pareizi, ja? Viņš negrib, lai mēs vienā vietā paliekam, tas, ko mēs jau dzirdējam. Viņš negrib, lai es palieku tikai tajā pirmajā stāvoklī. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mani izglābi. Dievs negrib, lai mēs paliekam tajā līmenī, kur mēs visu zinām, visu saprotam teorētiski. Dievs ved mūs tālāk, lai mēs to teoriju pielietojam praksē, pielietojam to savā dzīvē, jo ja teoriju mēs nepielietojam, ja mēs nepielietojam to, ko mēs zinām par Dievu un ko Dievs mums ir devis, tā paliek tikai teorija, un tur īsti nav izaicinājumi, tur nav tā iziešana ārpus komforta zonas. Iziešana ārpus komforta zonas sākās tad, kad tu sāc rīkoties, tad, kad tu sāc kaut ko darīt, tu piesakies kaut kur, es gribu darīt, es gribu slaucīt grīdu, es varu kaut ko darīt, ja, un tā joprojām. Un tā ir tā iziešana ārā komforta zonas, un droši vien, ka tā lielā vētra varēja būt garīga. Viņa varēja būt garīga, tāpēc, ka mēs redzam, kas notiek pēc šīs pārcelšanās. Tur notiek zīmes un brīnumi, notiek dziedināšanas, vēlna izdzīšanas. Un, protams, ka ienaidnieks, ja viņš redz, ka tu spēr šos soļus, ja, visu laiku pretīm tam
lai piepildītu aicinājumus, ko Dievs ir aicinājis, un velns redz, ka tevi nevar apstādināt. Protams, var jau gadīties, ka arī kādas vētras atceļās mūsu dzīvē, lai mūs apturētu, apstādinātu, bet paldies Dievam, tas kungs ir kopā ar mums vētrās, viņš ved mūs uz priekšu. Un Dievs ir nomodā par mums, un to, ko viņš ir paredzējis, viņš arī īstenos. Amen. Galvenais, lai mēs spiežamies pie viņu un turamies pie viņu. Bet, pie tādas ērtas dzīves, kā saka, jāmēģina aizmirst to, tad arī tā domājot par kuģiem, kāds kuģis jūs gribat būt Valmierā, jūs gribat būt kruīzes kuģis, kur jūs vienkārši, kur veidojās patērētāji, kur cilvēki nāk un tikai saņem, vai jūs gribētu, lai šis kuģis ir vairāk tā kā tāds karu kuģis, kur ir komanda, kur ir skaidra sistēma atstrādāt, kur visi zina, katrs zina savu vietu, katrs zina, kas viņam ir jādara, tur neviens uz kuģa nav, kurš vienkārši ķiliņā izklaidējiet, atnesiet, pienesiet, aiznesiet, notīriet, un tas kuģis ir nevis ķiliņa kuģis, bet tas kuģis vienmēr ir ar mērķi, viņš vienmēr ir ar kādu uzdevumu no augšienes, nevis peļņas kuģis, lielais krūjis, kur varbūt ļoti daudz cilvēku, bet kara kuģis, uzdevuma kuģis, kurš, kā es jau minēju, kurš izpildīs konkrētu uzdevumu. Es ticu, ka mēs vairāk esam aicināti būt par uzdevumu cilvēkiem, tie, kas izpilda Dieva gribu. Un, ja jūs atcerieties, tur bija tāds gadījums, kad Jēzus vecāki atnāca, kur bija sapulcējušies cilvēki klausīties Jēzu viņa dēlu. Tur kāds, kā saka, pie Jēzus noliecās, teica, tev vecāki ārā. Viņš teica, kas ir mani vecāki? Kas ir mani brāļi māsas? Viņš norādīja uz to, ka tie, kas dara viņa gribu, un par šo gribu ir aprakstīts diezgan daudz, gan tieši, gan netieši. Pēc mēs esam Dievu gribu īstenotāji. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs zinām, uz ko Dievs katru vienu mūs ir aicinājis. Ir ļoti svarīgi, ka arī draudze, arī savos pirmsākumos, viņa zina, uz ko Dievs viņu ir aicinājis. Kādu draudzi jūs, kaut vai uz mirkli jūs vienkārši padomājiet, kāda draudze jūs gribētu redzēt gadu, 2, 3 vai 5 gadu garumā. Protams, ja Dievs atļaus, bet tie sapņi, tā vīzija, viņa ir vajadzīga. Un, es domāju, mācekļiem bija, viņi noteikti arī gribēja būt kā Jēzus, viņi gribēja darīt lietas kā Jēzus. Bet tas bija ceļš, tas bija process. Viņam vajadzēja visu laiku pārcelties no viena līmeņa uz otru un būt kopā ar Jēzu. Un Jēzus neļauj viņiem atpūsties. Tādā izpratnē viņš fiziski, viņi arī atpūtās, bet Jēzus visu laiku bija kustībā, mācekļi arī visu laiku bija kustībā, visu laiku lietas notika. Un es ticu, ka arī mācekļi vēlējās to pašu, jo to var redzēt, kad mācekļi nāca pie Jēzus un teica, māci mūs lūgt. Kāpēc viņi prasīja māci mūs lūgt, jo viņi redzēja, kāds rezultāts ir tajā lūgšana dzīvē. Viņi redzēja, ka lietas notiek. Māci mūs lūgt, iedod mums šo atslēgu, lai arī tad, kad mēs lūdzam, arī lietas notiek. Un kad viņi pārcēlās jau šajā līmenī, darīšanas līmenī, uzdevumu saņemšanā un izpildīšanā, tad mēs lasam šeit tālāk, pat 10. nodaļā, 17. pantā, un tie 70 pārnāca un ar lielu prieku stāstīja, kungs, pat ļaunie gari mums padodās tavā vārdā. Tā kā viņi piedzīvoja brīnumu savā dzīvē, un patiesībā katra šī pārcelšanās viņa ved mūs tuvāk tam, uz ko Dievs mūs aicina, un ļauj mums redzēt šos Dieva brīnumus. Tā kā, lai Dievs dod mums, ka mēs kaut kur neiestagnējam un neapstājamies savā izaugsmē, bet ka mēs turpinam augt un pildīt Dieva gribu. Un tā viņi nonāk šeit līdz šim žēlsirdīgas samariešu stāstam, un droši vien, ka arī Jēzus šeit kaut ko grib kaut ko parādīt. Un, teiksim, viena no lietām ir, ka šajā stāstiņā, par cik šeit paceļās jautājums, mēs varētu teikt, ka samarietis šis stāsts ir kā atbilde. Vēl konkrēti samarietis šeit
Viņš ir kā atbilde uz jautājumu, kas ir mans tuvākais. Ja? Kā samarietis, jeb šis tēls vai šī līdzība, vai kas ir atbilde, ja, uz to, kas ir mans tuvākais. Šeit šis cilvēks gribēja aizbildināties uz ko? Ja es viņam ļoti skaidri norādīju, kas viņam būs, kas viņam ir jādara, lai viņš iemantotu mūžīgo dzīvību. Kā tur bauslībā ir rakstīts, kā tu tur lasi, un tas atbildēja un sacīja, tev būs Dievu, savu kungu mīlēt, no visu savu sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko, kā sevi pašu. Ja? Un samarietis kaut kādā ziņā šis stāsts arī ir atbilde uz to, kā mēs varam būt izglābti, kā mēs varam būt Dievam patīkami, ja, proti, ka mēs mīlam Dievu un ka mēs mīlam savus tuvākos kā sevi pašu. Jo Jānis arī kaut ko raksta, ka ja mēs mīlam Dievu, tad mēs spējam arī mīlēt cilvēku savukārt, bet otrādāk tas nestrādā. Ja es saku, ka es mīlu Dievu, bet es nespēju mīlēt savu tuvāko, nu tas tā nestrādās. Ja? Un es pieļauju, ka šajā stāstā šim cilvēkam vai šiem rakstu mācītājiem bija tāda problēma, ka viņi teica, ka viņi mīl Dievu, viņi apgalvoja, ka viņi tic, ka viņi varbūt ļoti daudz zināja par Dievu, bet kaut kas tur iztrūka. Viņu dzīvēs noteikti iztrūka šī praktiskā mīlestība, praktiskā līdzjūtība. Tas vairāk vai mazāk bija tādā teorētiskā līmenī, bet iztrūka droši vien tas praktiskums. Ja. Tāpēc samarietis savā ziņā ir kā tāda atbilde, šis stāsts ir kā atbilde šo jautājumu, ko man būs darīt, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību, kā es varu būt Dievam patīkams. Ja. Un tas nav stāsts tikai par to, ka es mīlu Dievu. Tas stāsts ir par to, ka es mīlu Dievu, mīlu arī cilvēks pa perimetru, kas man ir apkārt. Ja. Tad mēs varētu jau skaidri nodefinēt, ka viens no tiem virzieniem mūsu dzīvē, vienam no tiem kuģa virzieniem mūsu dzīvē vajadzētu būt uz to, ka jā, ka mēs mīlam Dievu, mēs mīlam Dievu, bet tajā pašā laikā mēs mīlam arī savu tuvāko. Un mūsu dzīvē saskaņā ar, ja nekļūdos 1. Korintiešu 10. nodaļa, kur Pāvils runā par, ka visi gan stadionā skrien, bet ne visi, iegūst tās labākās balvas. Un tad viņš saka tā, tur vēl konteksts pirms tam ir par to, kad viņš saka, es vieniem kļūstu par to, vieniem par to. Nu, vienā sakot, Pāvils kaut kādā ziņā viņš ir pat gatavs iziet ārā savas komforta zonas, iziet ārā kaut kam, par ko viņš ir varbūt pārliecināts, lai pakāptos bišķiņ zemāk, lai mantotu to, kas ir pakritis vai pazudis, kur varētu mantot priekš Dievu. Un tad beigās tas viss noslēdzās ar to, ka viņš norūd un kalpina savu miesu, lai sludinādams citiem pats netaptu atmests. Ja? Un tas viss stāsts, tas viss konteksts runā par to, ka Pāvilam ir skaidrs virziens, un tas virziens ir Dievs un cilvēku glābšana, vienalga kādā veidā, kaut kur citā vietā, man liekas, ka Filipiešu vēstulē, kur viņš saka, es priecājos par katru veidu, kā evaņģēlijs tiek sludināts, es priecājos par to. Jā, mēs redzam, ka Pāvils sirds ir par Dievu un par cilvēkiem, lai viņus glābtu. Un mēs redzam, ka viņa dzīve bija pakārtota, viss viņa dzīvē bija pakārtots, lai viņš varētu sasniegt to mērķi. Un lai mēs ar tevīm arī varētu sasniegt jebkuru mērķi savā dzīvē, tad viņam ir attiecīgi tā dzīve un tas dzīvesveids un tā ikdiena viņai ir jāpakārto tam, ko tu gribi sasniegt. Ja? Un ja Dievs jūs vada tādā virzienā, lai jūs būtu tas glābēja kuģis un paldies Dievam par to, tas ir brīnišķīgs virziens, tad tas ir ļoti svarīgs tāds priekšnosacījums, ka jūs mīlat Dievu no visas savas sirds
Un tas sevī ietver, ka jūs mīlat arī cilvēkus, kas jums ir apkārt pa perimetru, ja. Tas varbūt tās bieži vien ļoti viegli skan, mēs mīlam Dievu, mīlam visu, kas mums apkārt, bet mēs redzam, ka tas tā nedarbojās, un bieži vien tas tā nestrādā, ja. Kaut kāda iemesla dēļ nestrādā, un tomēr mums jāatzīst, ka mēs nespējam visus mīlēt, un tā ir normāla parādība, ja es nespēju visus mīlēt. Man ir vajadzīgs Dievs, lai es varētu visus mīlēt. Vispirms man vajag mīlēt Dievu no visas savas sirds, lai es spētu vispār mīlēt tos, kas iziet ārpus manas komforta zonas. Un mums tādi cilvēki noteikti ir, kas iziet ārpus komforta zonas, kas mums ir neērti, kas mums ir nepatīkami, kas ir, nezinu, varbūt sabiedrībai nepieņem, varbūt tās citas rases, kultūras, ja, uzvedības, sociālā un tā tālāk, un tā joprojām. Un tiešām ir vajadzīgs Dievs, ja. Jūs piekrītiet, ir vajadzīgs Dievs, ja, rītīgi vajadzīgs Dievs sirdī iekšā, lai tu varētu mīlēt Dievu un mīlēt arī savu. Un tas iet rokas rokā. Kā es varu iemantot mūžīgo dzīvi, kā es varu nokļūt tur, kur man jānokļūst būs, ja? Tam ir jāiet rokas rokā, ja? Mīlēt Dievu, mīlēt līdzcilvēkus. Ja? Līdz tai dienai, kad Dievs mūs ņems pie sevis mājās. Ja? Tas ir ļoti svarīgi, un es esmu īstenībā ļoti pateicīgs Dievam par arī savus dzīves gājumu, ka kaut kādā veidā, jā, Dievs tā kārtoja, jā, ka es nonācu tajā jaunatnē ar misiju, jo jāsaka, pateicoties jaunatnē ar misiju, ja, es satiku tur dažādas cilvēkus no dažādām konfesijām, un līdz ar to es diezgan ātri tiku galā ar nu, kā lai to pasaka, es spēju pieņemt katojas, es spēju pieņemt, man tas ārējā čala maz interesēja. Es neuzskāros uz to, ka viņš ir katolis, es neuzskāros to, ka viņš ir baptists, neuzskāros to, ka viņš ir luterāns, ja? Jo dzīvojot kopā 3 mēnešus vienā ēkā, es redzēju, kas ir kas. Ja? Un jāsaka, man bieži vien nācās atzīt, ka par sevi harizmās, dedzīgais, bļaustīgais, es tur ienācu, hallelujah, hey, man, tur runā mēlēs, dun. Un tad Dievs iedeva man pretī vienu rītīgu, kārtīgu, konservatīvu baptistu, tādu solis ne pa labi, ne pa kreisi, burts, viss notiek. Mēs kļuvām par labākiem draugiem. Beigās mēs atradām kopīgo, un mēs abi divi viens no otru mācījāmies, un beigās Kristus bija mūsu vidū, un Kristus mūs izveidoja, pastrādāja pie mūsu abu sirdīm, un beigās viss bija ļoti labi. Bet tajā pašā laikā es redzēju, ka apkārt ir draudzes, kuras ļoti pašpietiekamas, un tikai mēs esam pareizie, tie nepareizie, un tie atkal bļauj, ka viņi pareizie, un tie nepareizie. Un tas arī tur viens kliedz, ja, ka mēs pareizie un nepareizie. Un neviens mēs nespējam tā kā bišķiņ iziet ārpus tās savas, lai ieklausītos varbūt vairāk tajā cilvēkā, kāpēc viņš domā tā, kā viņš domā. Tā kā, jā, Bībelē teica, ka lai mums visiem ir tāda saprašana, tāda mīlestība kā mūsu Dievam tēvam, ja, kurš mīl, un ziniet, kā Dievs tēvs mīl visus. Viņš liek saulē spīdēt par taisniem un netaisniem. Es domāju, daudzos gadījumos es sen jau sauli būtu izslēdzis ārā dažos kontinentos, un lietus tur jau sen jau nelūt, un tur jau viss būtu izžūs. Un uzsiltītu mērus un visu kaut ko un iznīcinātu pusi kontinentu, ja man ir pie spricas pieļaut, ja. Jā, tā kā paldies Dievam, ka Dievs ir tur, kur viņš ir. Un viņš mūs māca mīlēt tā pa īstam. Un es ticu, ka Dievs grib, lai viņa mīlestība mājotu draudzē pa īstam un īsta mīlestība. Nevis tāda, kura meklē savu labumu, bet tieši tā, kā ir aprakstīts 1. Korintīšiem 13. nodaļā, Dieva mīlestība nekad nemeklē savu labumu. Ja? Viņa nemeklē savu labumu. Ja? Un tāpēc ļoti svarīgi arī pārbaudīt visas savas motivācijas, kāpēc es daru to, ko es daru. Un es esmu pieķēris, un viens no tādiem pēdējiem tādiem maniem grēkiem ir tāds, ka es daudzas lietas esmu darījis, tāpēc, ka es gribu izdabāt cilvēkiem. Ja? Bet patiesībā tu gribi būt labs priekš visiem, bet tu saproti, tava dzīve ir ierobežota, tavs laiks ir ierobežots. Viņš primāri ir domāts sievai, bērniem, ģimenei. Nu kā tu vari visur? Bet kāpēc mēs darām to, ko mēs darām? Mēs gribam būt labi visiem. Un beigās sanāk čuši, ja? Mēs iedodam cilvēkiem iemeslu vilties. Ja?
tikai tāpēc, ka tā mīlestība nav īsta, viņa nav pareizi, ja? Viņa nav pareizi sakārtot. Tāpēc, lai Dievs dod, ka mums ir tāda īsta mīlestība, un esiet īsti, lai Dieva mīlestība ir īsta jūsu vidū, un mīliet Dievu, un mīliet savus tuvākos. Bet paiesim vēl bišķi uz leju, kas tad ir tas tuvākais. Šajā stāstā mēs arī redzam vēl vienu tādu lietu, ka mēs nespējam paši sev palīdzēt. Ja? Mums ir vajadzīgs tas samarietis. Tad samarietis šajā stāstā nav tikai atbilde uz to, kā mums jāmīl ir, bet viņš ir atbilde arī uz to, ka mēs bez tā samarieša nevaram. Ja? Mēs vienkārši nevaram. Jo mēs esam tikai cilvēki, un mēs savā ikdienā, lai cik mēs arī stipri nebūtu, mēs tāpat mēdzam kaut kur pakrist. Ja? Mēs tāpat mēdzam kaut kur paklopt. Ja? Mums tāpatās kaut kas var nesanākt. Un tāpēc atkal tas samariešu tēls, viņš vienkārši ir vajadzīgs mums. Ja? Un šajā stāstā, cik es saprotu, tas nav tik daudz, ja es nesaku, ka kļūstiet visi par samariešiem. Tur ir savs backgrounds, ja? Sava aizmugurē, kā tie samarieši ir izveidojušies, un varbūt viņi nav arī tas labākais piemērs, un Jēzus interesanti ņem tieši viņus, ja, kuri nav varbūt tas labākais piemērs, ja, priekš tādiem tīriem jūdiem, kas sevi uzskatīja, ka viņi ir tie tīrie, viņi tie pareizie, šie samarieši, tie nešķīstie, kas tur laika gaitā ir sajaukušies ar pagāniem un tā tālāk. Tāpēc jau viņi ienīda viņus, tāpēc ar viņu neko kopēji negribēja nepieskarties viņiem, tāpēc, ka viņi savā laikā atšķēlās, nodalījās un beigās tur arī sajaucās, un vienā sakot, viņi bija vēl trakāk nekā pagāni. Un Jēzus lieto viņus kā un interesanti, jūs pamanījāt pašās beigās, kad Jēzus uzdod šo jautājumu, kas tad bija tavs tuvākais, un ko viņš jau neteica, tas samarietis, ja? Viņš jau to neteica. Viņš teica tas, kurš izrādīja līdzjūtību, ja? Līdz ar to tas stāsts nav par to, lai mēs fokusētos uz samarietu, bet mēs fokusētos uz to sirdi, uz to, ne uz to čaulu, bet to galveno, uz to saturu. Un ja reiz mēs esam kuģis, jūs esat kuģis, kas virzās, kas mīl Dievu un mīl arī cilvēkus, tad arī ļoti svarīgi apzināties, ja, ka mums tie samarieši ir vajadzīgi. Cilvēkiem ir vajadzīgi samarieši, jo viņi paši nespēja piecelties. Jūs saskarsieties arī savā dzīvē, jūs ne tikai jums ir vajadzīgs samarietis, ja, kas palīdz jums piecelties. Ja. Jūs gribētu savā dzīvē tādu samarieti, kā šajā stāstā ir aprakstīts. Kuru no šiem jūs gribētu vairāk savā dzīvē? Kurus no cilvēkiem vairāk jūs gribētu redzēt draudzē? Priesteri, levītu vai samarieti? No šī stāsta. Kurus jūs gribētu? Es domāju, ka jūs visi piekritīsiet. Visi grib samariešus. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš gāja, viņš ievēroja, viņš redzēja, viņš palīdzēja, viņš piecēla, viņš bija gatavs samaksāt, viņš bija gatavs atdot visu. Un, protams, mēs gribam. Dievs arī no mums sagaida, ja? Lai arī katrs viens no mums, mēs kaut kādā ziņā pārstāvam šos samariešus. Ja? Ja? Jo cilvēks, mēs kādreiz tā piecelies, tu vari, ja? Bet viņš nevar. Viņš nevar piecelties, tāpēc, ka viņam ir vajadzīgs kāds, kas palīdz viņam piecelties. Tas, ka es šodien šeit stāvu un tas, ka vēl kādu no jums šeit stāvu un dara, es droši varu teikt, tas ir tikai pateicoties daudziem samariešiem, ja, kurus Dievs ir lietojis manā dzīvē, kuri ir tuvojušies man, kuri ir uzdrīkstējušies, kuri nav baidījušies no manis, ja, kuriem bija līdzjūtība pret maniem, kuri redzēja, ka es tur ķepurojos, ja, kuri redzēja, ka man neiet un vajag palīdzēt, nedaudz pastrādāt ar viņu, vajag Dievu lūgt par viņu un tā tālāk. Un tādi cilvēki nav bijuši daudz, bet viņi ir bijuši manā dzīvē, kas ir palīdzējuši šajā ceļā, kas ir palīdzējuši man kļūt par to, kas es esmu šodien. Un savā ziņā arī mana atbildība šodien ir mācīties no šī stāsta, no šī samarieša, nepaiet garām tas, kurš ir nonācis nelaimē. Tā kā šie samarieši mums ir vajadzīgi, ja? Tad vēl šajā stāstā, ko mēs redzam, ka šie ārējie tituli, viņi neko daudz nedod, ja?
tas, ka es esmu mācītājs kā tituls, vai viņš jau pats par sevi viņš jau nefunkcionē, viņš jau nevar piepildīt to samariešu uzdevumu, jā. Jā, un to mēs arī redzam šajā stāstā, kad neskatoties to, ka cilvēks bija ar šo aicinājumu priesteris, un kurš bija cilvēks, kurš patiesībā pārstāvēja cilvēku uz Dievu priekšā un Dievu cilvēku priekšā, kas saka, kaut kādu iemeslu dēļ, vai tāpēc, kad viņam kalpošana bija svarīgāka, kaut kāds grafiks bija svarīgāks, jā, vai neērti bija ar tādu cilvēku ielaisties, kas zina, varbūt viņš domāja pie sevis, varbūt tā ir kāda viltība, blēdība, varbūt tās tur ir teātris, un ja es apstāšos, tad bandīti man uzliks virsū. Jo cik var tā, ja tā papēta to ceļu, tad cik es atceros, tad tas ceļš nebija tas vieglākais, nebija tas vienkāršākais, sarežģījis, tur bieži vien bija laupītāji, kas laupīja. Nu, cilvēks ne uz to ceļu bija savā dzīvē uzgājis, un tāpēc arī viņš piedzīvoja to, ko viņš piedzīvoja. Un tas jautājums ir, vai mēs esam gatavi iet pa to ceļu, vai mēs esam gatavi uziet uz tā ceļu vispār. Un tas kaut ko prasīs no mums, jā. Tas kaut ko prasīs, un arī manā dzīvē ir bijuši cilvēki, kas nav ērti, kas varbūt tās nav patīkami, bet Dievs grib, lai tu viņiem kalpo. Interesanti arī apostoļu darbos mēs lasām, kad Filips atrodās, varētu teikt, tādā atmodas kulminācijā, Samarija, un atkal Samarija, ja, notiek atmoda, cilvēki atgriežās pie Dieva, arī tur burvis Sīmans arī nāk pie Dieva, vienā sakot, lielas lietas notiekās, un visā tajā Dievs uzrunā viņu un saka, es gribu, lai tu ej uz tūkstnesi, es gribu, lai tu ej uz to vietu, kur daudz nestaigā. Un atkal viņš ir gatavs, tāpēc, ka viņš pazīst Dievu, tāpēc, ka viņš mīl Dievu, un Dievu grib priekš viņu svarīgi. Viņš ir gatavs atstāt šo komforta zonu savā ziņā, kur viss notiek, kur viss ir sakārtots, lai doties nezināmajā, lai iet uz tūkstnesi, lai ar kādu satiktos. Ja. Un viņš paklaus, viņš aiziet, viņš ir tajā tūkstnesī, un viņš satiek vienu cilvēku, kurš bija devies uz Jeruzalemi, kurš meklēja Dievu, bet tajā Jeruzalemē mēs zinām, ka tur nebija viss labi un viss kārtībā. Cilvēks nepiedzīvoja Dievu, bet tad šodien nav līdzīga situācija. Cilvēki aiziet varbūt uz baznīcām un ir jau dzirdēti, ir jau visādi dzirdēti, ja. Nu, cilvēks aiziet varbūt pirmo reizi uz kādu baznīcu un redzot varbūt kādas lietas, viņš vienkārši šokā. Tas vairāk kļūst par, ne visiem, bet no kādam varbūt tās arī par piedauzību, un viņš tajā baznīcā vairāk kāja negrib spērt. Bet cilvēks ir gribējis, vai arī cilvēks ir aizgājis uz baznīcu, un viņš ir piedauzījies pie kādām lietām. Un tas cilvēks vienkārši grib Dievu, bet viņš nevarēja piedzīvot Dievu. Un Dievs sūtīja cilvēku, kurš bija gatavs atstāt savu komfortu un kalpot šim cilvēkam, piestājās. Viņam izskaidroja evaņģēliju līdz tam, kad, kā saka, tas cilvēks atdeva savu dzīvu Kristum un nokristījās un laimīgs devās tālāk. Ja. Nu, tādi piemēri ir interesanti Bībelē, un mēs redzam, kad titulam kā tādam viņam nav, tas, ka tu mācītājs, tas nenozīmē, ka viņš ir uzreiz samarietis, jā. Es kā mācītājs arī varu paiet garām, jā. Levīts, jā, kurš arī ir kalpotājs, arī kaut kādu iemeslu dēļ, viņš pagāja garām, jā. Bet samarietis, jā, kurš ir tas ļaunais, kurš ir tas sliktais, un es neminēšu varbūt vārdus, bet kāds cilvēks, kurš arī bija misijas braucienā projām Krievijā, arī mēs sasvinējāmies, un, kā saka, viņi arī bija jaunatnes ar misijas bāzē, tur projām, un tā vārds pa vārdam, un viņi stāstīja, lai cik tas nebūtu nožēlojami, bet tā situācija tur, kur viņi bija, tajā reģionā, musulmaņi kaut kādā ziņā pat bija pārākie, ja, par kristīgām draudzēm, ja, savā labestībā, savā mīlestībā, savā dāsnumā, palīdzot, ja, nekā draudzes, kuras ir ļoti uz sevīm vērsas, kuras domā tikai par sevi, par kalpošanu savā ikdienā, ģimenes aizmirst, ģimenes paliek novārtā, visu nedēļu ir tikai kalpošanas un tā tālāk. Cilvēki piedauzās, un viņi tai vietā, lai ietu pie Kristus, viņi iet citā virzienā.
viņi iet pie tā sliktā samarieša. Ja? Bet tas samarietis labu dara. Ja? Tas samarietis labu dara. Ja? Un tas bija tā interesanti dzirdēt. Viņa teica, ka tas ir izaicinājums. Ja? Tas ir izaicinājums, ka tu nonāc tādā vidē, kur patiesībā kristiešiem vajadzētu, kā saka, to darīt. Ja? Ja, tur ir pavisam cita aina. Tur būs tas priesteris un levīts vairāk nekā tā samariešu sirds. Ja? Tā līdzjūtība. Tā līdzjūtība. Tad vēl viena lieta, ko mēs varam minēt, man pēc saraksta sanāk 4. kad samarietis ir kā attēls, ja, Dieva taisnībai, kas nešķiro tautību, nešķiro sociālo stāvokli vai reliģisko pārliecību. Ja, ka šis samarietis kaut kādā ziņā ar to savu rīcību, viņš tā kā ir attēls, ja, Dieva taisnībai. Tas, ko es arī jau minēju, ka Dieva mīlestība ir tāda, ka viņš liek saulē spīdēt par visiem, par taisniem un netaisniem. Un tad vēl viena lieta. Un savā ziņā arī samarietis ir kā tāds mūsu izaicinājums. Ja. Atstāt, ja, to savu komforta zonu, savus varbūt tradīcijas, varbūt tās kaut kādas reliģiskos ierobežojumus, kuros līdzinēji varbūt dzīvojam vai esam. Un jā, varbūt tā situācija, kurā mēs citreiz nonākam, viņa var paprasīt, jā, tādu iziešanu ārā. Bet viņš jau nav no manas sētas, viņš nav manējies. Jā. Bet kas tad ir tas tuvākais? Jā? Visticamāk, ka tas kā saka, rakstu mācītājs, kurš uzdeva to jautājumu, visticamāk, ka viņš pie sevis domāja, ka viņa tuvākais ir kāds no tiem jūdiem, kāds no tiem ebrejiem, kas turpat blakus kaut kur ir. Bet raksts mums māca, ka tas tuvākais ir tas, kas tev ir apkārtam, kam ir vajadzīga tā palīdzība. Ja? Tas ir tavs tuvākais. Lai kas viņš arī nebūtu. Ja? Es reiz dzirdēju tādu interesantu stāstu, kādus gadus atpakaļ, varbūt es tā neatceros visas sīkās detaļas, bet tur bija tā, kad, saka, tie ekstrēmie musulmaņi nokurināja draudzi un nogalināja cilvēkus. Un, protams, ka draudzes par to ļoti pārdzīvoja. Savā ziņā tās bija tādas vajāšanas. Un tad pagāja kāds laiks, kad tiem radikāliem islamistiem notika tāda nelaime, arī kaut kas tur nodeg vai kaut kas tur bija. Un tad tā draudze, kurai viņi bija nodarījuši pāri, tas mācītājs no Dieva saprata, ka šis ir tas brīdis, kad viņiem jāizrāda ir mīlestība saviem ienaidniekiem. Tas ir man liekas, tas ir tik radikāli, ja? Tas tā kā apmēram šodien pateikt, ok, mums ir jāizrāda mīlestība, ja? Tagad tās, jūs zināt, kam, ja? Daudziem tas rauta jumta nost, un tas nebūtu vispārībā, daudziem vispārībā iespējams, ja? Bet tāda ir Dieva taisnība, Dievs nešķiro, ja? Krievs, latvietis, čigāns, tur vienalga, vai kāds no etniskās grupiņas, ja, Dievam visi cilvēki, viņš visus ir radījis, viņam visi ir vienādi, ja. Ja, un tā ir savā ziņā tāda iziešana ārā no komforta zonas, un es domāju, tā iziešana ārā no komforta zonas, te jau ir pieminēts diezgan daudz tādas lietiņas, ja. Šeit ir, piemēram, uzskaitīts, ka viņu redzot, sirds tam iežālojās. Nu, tas vēl būtu tā kā teorētiski, ja, iežālojās viņam sirds, iekšēji, daudziem arī iežālojās sirds, saka, nabadzīņš, ja, nu, žēl, ka viņam tā ir. Lai Dievs viņu svēt, es palūgšu Dievu, lai viņam Dievs uzklaus, lai palīdz viņam, lai Dievs iedod viņam dienišķo maizīti, ja. Lai Dievs iedod viņam apģērbu gabalu, es palūgšos par to. Tik tālu, tā kā mēs vēl varam, bet tā nav īsti, man liekas, tāda. Un es arī esmu to pamanījis, vispār kristīgā vidē. Tad, kad mēs runājam par kādām vajadzībām, jā, pirmā lieta, visi atsaucās uz lūkšanu. Ja? Piemēram, iemin kādu vienalga kādu vajadzību, mēs lūksim Dievu, viss, punkts. Ar to mēs visi lūdzam, bet tad, kad ir jautājums par praktisko, tad ir klusums. Ja? Nezinu, kāpēc tā ir, bet bieži vien tā ir. Viņu redzot, sirds tam iežēlojās un piegājās, viņš
Un tagad sākās tā iziešana ārā no tās savas komforta zonas, un piegājis viņš pārsēja viņa vārds. Viņš tā kā ieņēma tādu ārsta lomu, ja? Ieliedams tajā seļu un vīnu, viņš paņēma no tā, kas viņam bija. Varbūt tās viņš bija vai nu nopirts, varbūt tās viņš devās, lai to pārdotu. Atcerieties, kādā vietā sieviete izlēja ārā uzkrāto eļu, kuru varēja pārdot, ja, ļoti dārgi, un tad tur kāds teica, kāda izšķērdība, kāpēc tas bija jāpārdot. Jūda arī, man liekas, viens no tiem bija, kas bļāva, kas tā pa izšķērdību. Bet, kad mēs kaut ko Dievam dodam, tā nav izšķērdība. Ja. Kad mēs darām Dieva darbu, tā nav izšķērdība. Ja. Un arī šajā gadījumā varbūt kādiem liktos tā ir izšķērdība, bet tā nebija izšķērdība. Ja. Tā bija praktiska, pašaizliedzīga rīcība. Viņam sirds iežēlojās, un te sākās. Par cik viņam sirds iežēlojās, tad nākamie soļi bija ļoti praktiskie. Viņš piegāja, viņš kaut ko darīja, viņš viņu pārsēja, viņš tur ielēja eļu, vīnu, tad viņš ņēma kaut ko no tā, kas ir viņa. Viņš to cēla uz savu lopu, viņš to pat iesēdināja savā mašīnā, ja dzirdēt arī stāsti, kur ticīgi cilvēki nevis paņem tādu zolīdu, cilvēks savā mašīnā, bet paņem tādu cilvēku, kur viss cilvēks pat nodzēries, ir apčurājies, apkakājies, smirdīgs. Bet paldies Dievam, kad ir tāda sirdis, kuras spēja arī tādu mašīnu ievilkt mašīnā, pasludināt evaņģēliju, un ir dzirdēts arī labas liecības, ka viss arī labi beidzās. Mums bija arī Ogrē tāds arī ļoti interesants gadījums, kur tas bija daudzus gadus atpakaļ, kur kāds bombzīts bija ieklīdis, ienācis pie mums. Tāda brīnišķīga māsa Kristuva ir Mudīta, Mordeka Ogrē. Tābits centrā viņa arī darbojās. Bet tas bija savā laikā, kad viņai kafejnīca piederēja. Un tiešām varētu teikt tā kafejnīca un viņa pati ar visu to bija kā tāds samariešu tēls, ja, tur. Un ja vajadzēja, viņu vienmēr pabaroja cilvēks. Ja. Un tas bombzīts bija ieklīdis iekšā arī tajā kafejnīcā, un Dieva gars droši vien viņu skubināja, ja, pabarot to cilvēku, uzrunāt, ja, pasludināt evaņģēliju. Kā saka, viņa nekaunējās, viņa nekautrējās, ja, viņa rīkojās. Un tad vienā no svētdienām draudzē parādās ļoti zolīts vīrietis, uzvalkā, noskujies, un neviens viņu neatpazina, arī pat Mudīti neatpazina to cilvēku. Ja. Un izrādās, ka tas bija tas pats bombzīts, ja, kuru neviens vispār, viņš bija pilnīgi, kā jau ir tām visām drēbēm. Un Dievs izmainīja viņa sirdi, ja. Dievs izmainīja viņa sirdi uz to brīdi, viņš tiešām nāca pie Dieva, bet tas stāsts beidzās arī tā bēdīgi ar to cilvēku, un kāpēc beidzās bēdīgi, tur lepnums augstprātīgi sakāpa, un viss netika atdots Dievam, un tad, jā, viss beidzās tā bēdīgi. Beidzās, viņš nonāca turpat, kur viņš bija. Pēc vairākiem gadiem viņš nonāca turpat, kur bija, jo, ziniet visu to stāstu, kad Dievs ienāk, iztukšo namu, nams ir skaists, uzkops, bet ir svarīgi viņu piepildīt pareizi. Un otra bīstamība vienmēr ir bijusi lepnība, augstprātība, kad cilvēks sāk iedomāties, ka viņš kaut kas ir, un tad viss beidzās tā, kā viņš beidzās. Jā. Jā. Jā, apmēram tā. Tā kā viņš dalījās ar visu to, kas viņam bija. Un es teiktu, tā arī savā ziņā bija kā tāda iziešana ārpus komforta zonas. Bet tas rezultāts beigās bija ļoti labs, ka viņš nogādāja viņu, kur viņš nogādāja. Es to gribu saukt par draudzes vietu. Ja? Iedomājies, ka katrs šī kuģa dalībnieks, katrs jūs, kas esat uz šī kuģa, kā nevis šķilotājs, ja, kurš, kā saka, ir uz kruīza kuģa, tad vediet, tad apkalpojiet, tad apčubiniet mani. Jā, es esmu uz kruīza kuģa, vienādi sakot, man te viss pienākās, viss pieder, ja. Bet varbūt labāk otrādāk, uz kara kuģa tu esi, ja, kur tu esi, Kristus tevi ir ielicis šeit ar konkrētu uzdevumu, ar konkrētu mērķi. Un iedomājies, ja katrs mēs kaut kā tā ziņā izdzīvot šo te samarietu savā ikdienā, ka mēs mīlam Dievu
un mīlam savus tuvākos kā sevi pašus, ja, ka mēs esam izmanīgi, pamanīgi, ka mēs redzam, kas notiek mums apkārt, ja, un ka mēs nekautrējamies, nebaidamies, ja, ka mēs spējam, kā saka, pārvarēt un atstāt tās savas neērtās zonas, komforta zonas vai pārliecības zonas, ja mēs redzam, ka tas cilvēks, brālis vai māsa vai vienalga kāds ir nonācis nelaimē, ka mēs spējam sniegt to pirmo roku, lai kas viņš arī nebūtu. Varbūt tās kādā draudzē gājis un pakritis izgājis, varbūt tās ir izmests kaut kāda iemesla dēļ. Bet ka mēs varam ar tā kunga palīdzību mēģināt kalpot tam cilvēkam un saprast, kāpēc viņš nonāca tur, kur viņš nonāca, un mīlestībā, kā saka, viņu vest ārā no tā stāvokļa, un tas viss notiek tajā viesnīcā, kur viņš tiek nogādāts, un tas cilvēks saka, es gribu, lai tu parūpējies par viņu. Tātad draudze parūpējamies par šo cilvēku, un visi izdevumi, kas tiks vēl iztērēt uz to, lai tas cilvēks atlaptu, ja, atgriezdamies, es atmaksāšu. Un mēs redzam, ka tas samarietis, cik tālu viņš ir gatavs iet, un tad tas jautājums arī man ir pašam, cik es esmu tālu gatavs iet. Un es nezinu, kā jūs, bet mana stiprā puse ir uzsākt, ja, aiziet kaut kur līdz vidum, un pēc tam man gribētos deliģēt, ja, tā kā, lai kāds būtu, kas turpina. Man liekas, ka draudzē arī ir labi, ka tas tā ir pakārtots, kad ir tie, kas labi var uzsākt, un tad ir kādi, kas to stafeti var pārņemt un turpināt, ja, skolot to cilvēku. Ja. Un arī tādi cilvēki, ja, kas, ja gadījumā ir kāda krīze, ka viņi ir pie tām durvīm, pa kurām gribētos bēgt. Ja. Līdzīgi kā tas bija mūsu gadījumā, kad mēs bariņš vīrieši braucām skaistā braucienā, viņš saucās Spēka ceļš uz Spāniju, uz La Concha kalnu, ja. Interesanti, jā, ar to La Concha kalnu, ar to Spēka ceļu. Man tā bija konkrēta iziešana ārā no komforta zonas. Un tad, kad es dzirdēju par tādu aicinājumu, tad baigi forši, bet tas nav priekš manīm. Tajā pašā laikā kaut kas iekšā tā kā grib, bet tā kā nē. Bet es sapratu, ka es negribu nekādus tās spaidus, un es gribu atpūsties, un nevis spaidus un mocības. Bet visi apstākļi kaut kā, man pazinīja viens vīrs, viņš saka, klausies, man tavs sirds, es pusi nosadz. Es biju no vienas puses tā kā priecīgs, pusi nosadz. It kā vajadzētu priecāties, ja? Bet es vairāk priecīgāks biju par to, ka tā ir tikai puse. Man nav nekur jābrauc. Tā ir puse, ja. Es neesmu no sevis gatavs maksāt. Nē, tev jāmaksā par to, lai tu mocies. Da? Un mana sieva tādā ziņā ir ļoti tāda, kā saka, ļoti sargās man, lai es neskrienu visur. Ja. Viņa zina, ka es visiem varu teikt, jā, labi. Un pēc tam viņa man uzdos jautājumu, pagā šitas, tā, padomāju tu. Un es bieži vien nepadomāju, ja. Jo es visiem gribēju būt labs. Un sieva saka, es saku, bet man ir ieplānos tajā laikā arī uz Valmieru atbraukt. Ar Valtu visi sarunās. Viņa saka, nē, tev ir jābrauc. Nav Valmiera, tev ir jābrauc uz to kalnu. Labi, es zvanīšu Valtam, ja. Zvanu uz Valta, parunājāmies, Valts deva svētību, lai brauc uz kalnu. Atļāva, ne? Tu nepārmeti man neteici, agri viss, tas zaudējis uzticību manās acīs. Tas būtu briesmīgi. Tad es nezinātu, ko darīt. Bet Valts arī deva savu svētību. Es domāju, Valts, visi ceļi vaļā, man jābrauc mocīties. Un tā bija reāli man iziešana ārā no komforta zonas. Un mēs aizbraucām. Un tajā braucienā mēs bijām 14 vīri, un daļa no viņiem bija neticīgi. Un tad mēs visi bijām šajā ceļojumā. Tas bija 2 dienas. 2 dienas mēs kāpām kalnā. 1 dienu mēs kāpām. Līdz galam mēs neuzkāpām, bet bija normāli tāpatās. Ja. 6 stundas tur, 6, man liekas, atpakaļ. Nē, jā, kaut kā tā bija tur.
Pagari viss tas bija. Pasmagi viss tas bija. Un mēs vēl neuzkāpām arī tajā pirmajā dienā. Man likās, pie 200 metriem jau kāpjot augšā, viss jau ģības tur nost, mirstu. Un tur bija vēl čaļi, kas arī tur raudāja. Bet īstenībā man tas kalns, tas nebija tik daudz fizisks pasākums, tas viss bija garīgs pasākums priekš manīm, jo īstenībā tā kalnā kāpšana, es nokāpu lejā ar 27 atziņām par tādiem etapiem un par to ceļu uz virsotni, kāds varētu būt tas mūsu ceļš, ja mēs kaut ko dzīvē nolimam sasniegt, cēli mērķi, tad 27 atziņas par to, kā varētu sasniegt šos mērķus. Un es īstenībā ļoti novērtēju to. Un tad arī bija priekšā Andris gāja, tāds spēcīgs fitness treneris. Un aizmugurē bija Modris. Viņš bija pie tām aizmugurējām durvīm, kurš neļāva, atkrist, kurš neļāva aizbēgt, Un viņš gāja aizmugurēm visu laiku teica, tu vari, viss būs labi. Tas tikai sākumā, tev bišķiņ pasāp un pēc tam pāriet un viss ir labi. Un tad atkal krīzes moments, kaut kāds, sirds krīzes tur sāk, vai miesa, vai muskuļi. Viss būs labi, vēl tikai drusciņi, viss būs šķilniekā. Modrim tas ļoti, ļoti labi sanāca. Un tādu cilvēku daudz arī vajadzīgi. Ir vajadzīgi cilvēki, kas no priekšas, hei, nāciet Dievu valstībā, Jēzus glābējs. Un tad kāds, kas stāvēs durvīm, saka, turies vecīt. Labākais vēl priekšā, tev nav jābēg, neuztraucies. Tas ir ienaidnieks, kurš tev kārdina beigt. Tā kā ir vajadzīgi šie te cilvēki, ir vajadzīgi šie te samarieši visur. Un pateicoties, tur bija tāda viena epizode 2. dienā, kad mēs nonācām vienā tādā punktā, kur tā iešana nebija tik tāda ļoti patīkama, jo tur solis pa labi, pa kreisi, un tu aizēji ērgļu lidojumā, kļūst par ērgli. Un ļoti ātri satiecies ar Dievu. Sākumā ērglis, un tad viss, un radītājs to priekšā. Un tur bija daži vīri, kur tāds viens lielāks vīrs, un viņš paskatījās. Saka, nē. Man sieva, 4 bērni ir, es neiešu. Un vēl, sakot, izveidojās koalīcija, kas neies tālāk, Un tad Modris pagriezās pret mani, saka, ko tu? Kaut kur iekšā tā kā, kur ir komanda? Varētu palikt ar viņiem. Bet no otras puses, 2 eņģelīši mums sēž uz pleciem, Un tad tu runājies ar viņiem. Un tad es pēc sevis domāju, bet kāpēc es atbraucu šeit? Es atbraucu šeit, lai, vienkārši paliktu šeit pusceļā. Es atbraucu, lai es uzkāptu augšā tajā kalnā. Un jāsaka, paldies Dievam, uzkāpu tajā kalnā, apraudājos vēl, ka es to esmu sasniedzis, un cik labi ir, ka tu sasniedz to gala mērķi, uz kuru tu ej. Un viena no tādām atziņām, ko es priekš sevi sapratu arī šajā kontekstā, arī jūs esat uzsākuši šo ceļu, un katrs mērķis, viņš prasa no mums katra viena, ka tai dzīvē ir jābūt pakārtotai tā, lai jūs to mērķi varētu sasniegt. Un ja jūs esat aicināti mantot cilvēkus un palīdzēt cilvēkiem, kas ir pakartuši, kas ir tādi nepatīkami, varbūt sabiedrībai, varbūt kādām draudzēm, tad attiecīgi jūsu dzīvē ir jābūt pakārtotai tā, jūsu dzīvesveidam, lai jūs varētu mantot tos cilvēkus tieši tādā veidā. Un Dievs dod, ka jūs būtu tādi kā samariešu draudze, kuri vienkārši redz, jūt līdzi, kuri ir daudz līdzjūtības, un kuri spēj pieņemt tādus cilvēkus, nepopulārus gadījumus, sāpīgus un kalpot viņiem. Es ticu, ka jūs būsiet ļoti svētīti ar tādu kalpošanu. Un tas, ko es tā kā sapratu un nokāpjot no kalna, viena no tādām atziņām, kad cēls mērķis, tas Lakonča bija tāds ļoti cēls mērķis, no tāluma skaties, kāds kalns viņš tik smuki izskatās, un
un vienkārši fantastiski, bet tas viss gājums uz to mērķi parādīja man to, kāpēc viņš man bija ļoti grūts, kāpēc viņš bija ar kārdinājumiem atkāpties, padoties, tāpēc, ka es tam nebiju sagatavots. Ja, es nebiju gatavojies tam. Mans dzīvesveids, ikdienas dzīvesveids nebija pakārtos fiziskais, ja, nebija pakārtos, lai es tādu kalnu varētu tā viegli paņemt. Dzīvesveida vienkārši nav tāda. Ar to, kad es uzkāpšu teorētiski, mēs izdarīsim, ar to jau nepietiek. Ja. Un tas kalns tik daudz lietas pateicis par maniem, tas viss gājums, tas viss posmi, visi tie, katrs tas posmiņš runāja par manu dzīvi. Kā es teicu, 27 atziņas es ieguvu nokāpjot 2. dienā no kalna, ja, un esmu patiesībā ļoti svētīts. Un piedodiet, kad varbūt tās nebija atbildes šeit, bet tā bija vēl labāk nekā konference. Ja. Tas bija tik spēcīgi, ja, kad tieši caur tādu praktisku iešanu kalnā Dievs tik daudz lietas parādīja par manīm. Tā kā es gribu jūs iedrošināt, jo lielāks mērķis, tas prasa tiešām rūpīgi gatavoties un lieli un cēli mērķi, tad tā ir vēl viena tāda atziņa, ko es iegūstu sev pierakstīju, ka cēli mērķi viņi nepieļauj paviršības un kļūdas. Un tādā stilā apmēram, ja, tā kā Dievs ir labs Dievs. Amen. Dievs ir labs Dievs. Un esiet gatavi, kad būs cilvēki, kas varētu arī nepieņemt jūsu mīlestību. Un man bija tāda, ar to es arī noslēgšu, ar savu stāstiņu, personīgo stāstiņu. Mēs ar puiku bijām izbraukuši makšķerēt Daugavā. Mums tāda neliela laiviņa ir, un tad mēs aizbraucām pamakšķerēt. Netiek pie tās makšķerēšanas, nekādīgi netiek, ja. Nav laika vienkārši. Un tajā reizē mēs izbraucām. Mēs varam sakot, braucam tā apakaļ, tieši Ogres upēs ielaidos pie Lidla iekšā. Un skatāmies, tagad braucot vēl pa Daugavu, līdz ietakai, kur Ogres upē iet iekšā, skatos tālumā uz ceļa pažarnieku mašīnas, zilās bakugunas deg. Mums tā klasiska vieta, kur parasti avārijas notiek. Es tā iedomājos, avārija tur ir. Bet ļoti daudz tur mašīnas ir un cilvēki pilns tilts. Ja. Braucam, mēģinu pa perimetru skatīties, kas tur notiek. Ja. Un es pamanu, ka tā kā mašīna, tā kā pludiņš, tā kā tur tālumā kaut kur Daugavā, varbūt dzirdējāt, ja, ka tur mašīna ogrē no tilta ilidoja. Un nevis no tilta viņa ilidoja, bet viņš tur pilnīgi bija ciet puikam, ja. Un es skatos mašīnu, ja, tur peld pa to. Un es Robertam puikam saku, klausies, davai, būsim labie samarieši apmēram, ja. Brauksim glābt, palīdzēt, neviena tur nav. Tur tikai mašīnas, cepurītais vīri tur kaut ko skraida pie krasta. Mēs tad braucam ar to laivu. Arī manā motoru nebija ar airiem, bet motoriņā braucam. Un tā mašīna tā kā no pludiņa tā kā... Un skatos, lien ārā tur arī. Lien ārā no mašīnas, uzkāp uz jumta. Vīrietis ar sievieti. Mēs braucam klāt. Un tie pažarnieki, kas tur ceļa malā, ceļa malā, bet pie krasta stāv, tie arī man rāda roku, tā kā, lai es tā kā palīdzu, ja. Pats par sevi saprotams, es jau redzu, es jau nebraucu skatīties, ja. Es braucu palīdzēt tiem cilvēkiem. Es tagad piebraucu klāt un es saku, klausies, davai, lecat ātri mašīnā iekšā. Ne mašīna, bet laivā. Un tie pilnīgi skatās uz manīm, ja. Tā sieviete... Es saprotu, es tā vienkārši redzu, ka tur ir pilnīgi čau, tur ir vai pārdozējuši alkoholu vai narkotikas, pilnīgi. Bet tā garīgā pasaule tik reāli bija tur pie tās mašīnas uz tā kapata, kur viņi bija uzkāpuši. Tad, kad es viņiem teicu, nāc kāp iekšā laivā, izdudīšu krastā, tā sieviete vienkārši, es nezinu, kas tur notika, bet viņi tā kā, pilnīgi nepieņēma, ja, to. Un pilnīgi pārkāpās nos, kaut kas ar viņu tur notika. Es skatos, kaut kas ļoti dīvains notiek. Un
Un viņa pagriežās, jā, es tā domāju pie sevis nopietni. Un tas vīrietis arī tā kā uz viņu kaut ko tur neatceros, ko viņš tur saka, un viņa lēc iekšā. Jums jāsaprot, visi skatās stilti, ja, un es arī pie sevis domāju, ko man tādu lekt iekšā, tagad glābt viņu, vai kas man te jādara. Bet es par cik sapratu, ka tur nav dzīšs, tur, cik džipam, cik viņš augstu ir, tas džips arī nostājās tā, ka tur tā jumta. Tā kā es sapratu, ka tur nav dziļš, un tā sieviete pilnīgi tā kā bēgi no manī, garīgi, reāli, tā kā likās, un demons nekāps iekšā laivā ar Jēzu, ja, viņš to cilvēku kaut kur, kā cūkas iegāja tajā cilvēkā, tā noslīcināja ūdenī, man tas gadījums bija, ja, nekāp iekšā, nepieņem, ja, to labo, un tad viņa peldēja uz krastu, un tam džekam es arī saku, tad tu kāp iekšā laivā, ne? Un tas arī pilnīgi viss ciet, un mani jūsu pilsētas mērs brauks glābt, jā, pilnīgi. Un tā arī noraidīja manu glābšanu, un es skatos, ka brauc pažarnieku tā glābšanas laiva, tad tie piebrauc pie viņu, un viņš laikam bija spiests, jā, vilkt to vesti, kāpt iekšā, jo pēc tam jau viņus tur paņēma un uz ekspertīzi, jā. Bet, redziet, arī tu tā kā labu gribi, jā, tu redzi notiekošo, tu brauc klāt, izpildīt savu, kā saka, ticīgi cilvēka, tur pat nevajag ticīgi cilvēku, tur veselā saprāta piepildēt, lai palīdzētu, un cilvēki, kas ir pilnīgi pārņemti, noraida. Tad bija tāda ļoti laba bilde, tāda salīdzinājuma, ka ne visi atsauksies, ne visi varbūt piekritīs, jā, bet mēs esam kā šie labie samarieši, ja? Lai Dievs uz to arī svētī, ka jums viss labi izdodās, ja? Kad jūs ieņemat tādu labu kursu, ja? Kā tāds samarieša kuģis, ja? Jaunatnē ar misijai, tas bija liels kuģis, un viņi peldēja pie krastiem, viņi palīdzēja cilvēkiem, tā kā esiet, kā saka, uzdevumu izpildes kuģis, kas zina katrs viens savu vietu, katrs zina savu aicinājumu, un ka jūs izpildiet to, uz ko Dievs jūs ir aicinājis. Tā, dažos vārdos. Debes Tēvs,